tikmēr polietis jāatvedās no līdzstējiem TV ekrānos trasē Upīte Kaluma. Pagājušās nedēļas 3. vietas ieguvējs un 1. pasaules kausa posmā 4. vietas ieguvējs. Šodien pēc pirmā mēģinājuma 8. labākais laiks. Pirmajā braucienā starts bija 7,73, otrajā mazliet sliktāk, bet redzam, ka 2 braucienu summā vairāk par 3 desmitdaļām priekšā Upīte Kaluma Čanai un Gordonei. Izdodas vēl kādu simtdaļu savā labā gūt Upītē Kaluma pret amerikānietēm. Tas ir svarīgi, ne tikai, lai viņas noturētais muguras, bet arī pakāptos varbūt kādu pozīciju uz augšu. 2 braucienu summā ātrums 108 nav slikti un labākais rezultāts braucienā, labākais arī 2 braucienu summā. Upīte ar Kalumu abos braucienos Oberhofas trasi veids faktiski identiskā rezultātā, ar identisku rezultātu. Abos braucienos 43-13, atšķiras tikai 1000 daļas un otrajā braucienā tikko redzētajā Upīte Kaluma par 4000 daļām veids trasi ātrāk kā pašas pirmajā.